Sveiki, ir jau pagājuši kāds 20 dienas kopš šajā mājaslapā reģistrējos. Un es pamanīju daudz jaunu, visādi uzlabojumu, bet ne par to es vispār neko nebiju darījis. Un man rāda, ka ienākumi ir 943 dolāri un 26 centi. Es nezinu, cik tas ir precīzi latos, bet man ir 3767 cilvēki zem manīm reģistrējušies. Bet es vispār neko nedarīju, es ieliku tikai vienu rakstu draugos. Bet jautājums ir, vai tiešām to naudu es saņemšu, un daudzi man to rakstīja, un tas, kam es izgāju cauri, ir, kad, lai sāktu saņemt kādu naudu, no sākuma ir konts jāapstiprina. Lai apstiprinātu kontu, ir jāsamaksā $3 spēlē. Un es saprotu, ka laikam tas ir domāts, lai saistītu manu PayPal kontu ar spēles kontu, un tad man naudu pārskatu uz PayPal kontu. Un nekur es vairāk nevaru mainīt to PayPal kontu. Uzmanīgi, ka tas profils ir neatkarīgi no tā, vai kāds ienāk manā profilā vai nē. Es tik un tā alga saņemšu savu PayPal kontu, laikam drošību un arī kaut kas tam līdzīgs. Bet, ja man bija $943, tad īsta alga ir $25. Un tas nozīmē to, ka es varu saņemt tikai $25 uz savu kontu, jo daudzi zem manīm arī nav apstiprinājuši kontus. Tas nozīmē to, ka ja es izveidoju tīklu, man vajag arī cilvēkiem ļaut, lai viņi apstiprina savus kontus, un tad to peļņu es saņemšu. Un kopā es saņēmu $25, 24,38, bet kopā man ir izmaksāti 4 plus 10, tas ir pa 25 dienām, bišķi mazāki. Un tad šomēnes uzkrājušies ir $10, un tad es domāju, šomēnes man būs kā $30, viņi diezgan strauji aug, jo te visādi ārzemnieki reģistrējās un tā tālāk. Kas te vēl tāds ir? Jā, kā uzaicināt cilvēkus. Te ir jauns links parādījies. Un es daru tā, ka es uz angļu valodu pārslēdzu un izmantoju angļu linku. Es vairāk uz ārzemēm gribu izplatīt savu profilu. Ārzemnieki reģistrējās latvieši, tas tā. Bet daudzi saka, ka viņiem nav PayPal konts, kuriem es te rakstu, un PayPal kontu ir izveidot, un man vajadzēja, lai es varētu samaksāt, man vajadzēja apstiprināt internetu bankā, man bija Svetbanka, un tur bija drošie pirkumi internetā, un tad es varēju PayPalā reģistrēties. Un arī algu es saņemu uz PayPal, un no PayPal naudu vienkārši uzliec, lai uz karti man izmaksā. To pašu karti, kuras maksājas, to es arī saņemšu. Kas te vēl tāds interesants ir? Te vēl viens jaunums ir, es varu redzēt jaunpienācējus. Kur Roberts ir uzaicinājis vairākus cilvēkus, un te vēl Mārtiņš kaut ko uzaicinājis ir, un tad es varu uzrakstīt viņam vēstuli, paldies, ka uzaicini, ja vēl kādu palīdzību, es te varu palīdzēt, vismaz es te sarakstos ar dažiem. Un tad kāpēc man tik daudz cilvēku ir apakšā? Piemēram, Kristīne uzaicināja 3 draugus, kopā esmu uzaicinājis 167, bet es tik ieliku vienu rakstu draugos. Piemēram, Kristīna tagad uzaicina 3 draugus. Tad, ja šo skaidru pareizi ar 3, tad sanāk kaut kādu, es nezinu, 400, 500, bet tas, kas ir zemāk, ir 600 gan izēt. Un tad, ja šie cilvēki uzaicina katrs pa 3, te vairāk nav tāds pieaugums, bet ne par to, ka katrā līmenī zem vairāk un vairāk cilvēku reģistrēs, un es saņemu pa katru līmeni naudu, un tad, piemēram, kādam uzrakstīt tur kaut kādu palīdzību un tā. Kas te vēl tāds interesants bija? Pārskats ir, cik es te pelnu, šodien $6, un kas sāk video, man liekas, 5,7 vai kas tāds. Tad, cik es te katru dienu esmu nopelnījis, te bija mazāk, laikam brīvdienas vai kas tāds, tad atkal vairāk. Bet es pamanīju to, ka viņš visu laiku pieaug. Man bija visu laiku $1 dienā, tagad ir 6, tas bija 34. Un te pa līmeņiem ienākumi pieaug, visvairāk nopelnījis 5. līmenis. Un tad ir 3. Bet tā ir tā potenciāla alga, un ja es tagad visiem sāku teikt, lai apstiprinātu savus kontus un palīdzētu viņiem, tad es ar šo algu īstenībā sāku saņemt, un tad vēl to, kas te man klāt nāk, bet es te neko īpaši nedaros, un tā. Un ir te sellers, un tad es pamanīju, pagaid latviešu uzliks, top 5 pārdevēji, un pagājušajā nedēļā arī bija top 5 pārdevēji, un tur bija balva $100, un tad viņi izdala uz 5, tas ir 5, 3 un 2,4.
Un tad tev vēl kas te apakšā ir, kur necik nenopelna. Bet tas, ko es pamanīju, kad pirms tam izmaksāja pirmiem $40 un tad 30 uz PayPal kontu profilos. Man liekas, pat Roberts saņēma. Kad ielādēsies. Jā, viņš saņem 3,1 par to, ka viņš topā bija pirmajā vietā. Tad 10 un tas viņš 4 un tad visu, ko viņš ir uzaicinājis. Un cik te viņi nopelnījuši un tā. Jā, un kādā ziņā diezgan interesanta spēle, tāpēc, ka man patīk, kad kur bija manas algas izmaksas, ka nevien es izveidoju lielu auditoriju, ko es varu uzrunāt un pēc tam pārdot viņiem kaut ko, jo es visu laiku pēc viņiem varu rakstīt un kaut ko vēl interesantu sarakstīties, bet es arī veidoju tirgu, kur es varu iemācīties pārdot, piemēram, daudzus es nemazam nepazīstu, un es viņiem varu rakstīt, čau, tur pievienojies, es tev palīdzēšu, tu man palīdzēsi un tādi. Kad var veidot tā kā pārdošanu, tas bija interesanti, man vajag iepatikās, un es domāju, es vēlāk kaut kur pieķeršos vairāk. Es domāju, es mierīgi varētu, ja tiešām būtu $10,000, tad te būtu arī 10 reizes vairāk un vēl visu laiku strauji augt. Un arī tos $3 var nemaksāt. Es domāju, ja es taisītu vēlreiz profilu, es nemaksātu $3, kamēr es nebūtu nopelnījis $10,000, jo kāds zem maniem noteikti būtu jau samaksājis vairākas reizes un tā. Bet tā kā droši varat pamēģināt pieregistrēties zem manu profilu, te viss ir bez maksas, varat vienkārši paspēlēt un pačekot, kā tas darbojas, bija interesanti. Un paldies par skatīšanos!